daba, elektrība visapkārt. Jā. Un redziet, mēs ņemam tur no to māju, no tiem dekšaniekiem. Un sāka no viņiem ņemt, tad te sākās tā būvniecība. Nu, un jau toreiz jau it kā, gribēja, kā saka, te dabūt atsevišķi. Bet jau toreiz to rēķinu piestādīja kaut kā 2,5 tūkstoši. Nebija te pa spēkam tādu naudu maksāt, jo tā māja ir uz kredītu un cilvēki tagad dzīvo Anglijā, lai maksātu kredītu. Bet tagad jau tā summa vispār ir. Bet jūs man izstāstiet tādu, jūs uzrakstījāt tiesniegumu Latvenergo sadalas tīkliem. Ko viņi jums atrakstīja atpakaļ? Es jums iedošu to papīru. Tagad viņi raksta, ka saka, viņi te nevar pievienot, ka mums ir jāiegādās transformatoru būda jauna. Pa 5,000? Jā, 6,300 bez PVN. Jā, bez PVN to viņi uzrakstījuši. Bet viņi neskatās uz to, ka mēs taču ņemam to elektrību un nekas nenotiek. Viņi saka, ja mums pievienos, tā kaimiņiem radīsies problēmas. Tas ir, kā viņi izsakās, nav jauda. Bet zemtaksam ir tas, kad jādod kukuļus. To es zinu no pieredzes. Ja Latvenergo saka, nav jauda, tas nozīmē dot kukuļu. Būs viss. Viss būs kārtībā, skaidrā naudā.